kad tu pagriezies, jā. Pagriezies, jā. Vienmēr, principā, vajag stāvēt uz kājas, jo, noņemšu kājiņu, lai parādītu, jo, lai tu saprati, ka tu vari viņu paķērt. Un, principā, jā, es daru tā, lai vienkārši redzi, un es viņu varu paķērt. Ja viņš tev vēl nokrītīs, tad tu viņu nepacēlsi. Varbūt puisis, jā, bet meitene, ne. Jā, tā kā, principā, jā, kad es tā kā braucu, es vienmēr, jā, daru tā, pat, rekur, viņš nav iedarbināts, es varu ar viņu mierīgi, ar vienu roku, tā kā visu darīt. Tā labi pastāstīšu jums par situāciju, kas notika ar mani. Principā, man nevienu reizi nebija nokritis mocis, kad es braucu, bet tieši, kad es parkojos, man kaut kā netīšām aizķeras kāja. Sanāk tā, ka es pagriežu stūri, lai noparkotos. Bet, ja tu gribi uztaisīt tādu rieskējā parkošanu, nevajag nekad griezt tā stūri. Labāk tā pagriezt un tad viņu, tā darīt. Un vēlreiz izdarīt tā un pēc tam tā. Jo es uzreiz uztaisīju tā, un man tur kāja aizķeras, un es nokrītu. Es vienkārši nevarēju fiziski jau viņu pacelt, un vēl spiežu to gāzi, un tur gāzēju. Visi tur, nezinu, tā skatās uz mani, kas tur notiek, bet, jā, un es nokrītu. Labi, ka šeit ir tā aizsardzība. Man nebija aizsardzības, bišķiņ salauzījās plasmāse un iztieka antifrīza. Tā kā paveicas, ka bija viens puisis, viņš vienkārši pieskrēja un palīdzēja man pacelt uzreiz to moci, bet es uzreiz, ko es izdarīju, kad nokrītu. Ja? Labi, ka es vienkārši vēl neuztaisīju tā aplīti, kad vēl to spiežu to gāzi, jo tā varētu arī gadīties. Ja? Tā kā es nezinu, kā tā strādā. Varbūt galva tur neatlaiž to gāzi, nezinu, labi, kā ir. Un pirmais, ko es izdarīju, izslēdzu šito pogu. Tas ir obligāti, lai izslēgtu moči. Mocis izslēdzas, nekas ar viņu nebūs. Un tikai pēc tam tu pacel moci, ieliec kājiņu, jā, un viss tev kārtība. Tā, meitenes, nebaidāties prasiet puišiem palīdzību, jo jūs viena, diez vai pacelsiet to moci. Protams, ja pacelsiet, labi. Ļoti labi. Bet vai šokadēļ var arī nepaveikties un tu nepacelsi viņu. Jā.